Šobrīd Latvijā vecumu pensiju var saņemt no 62 gadu vecuma. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2016. gada 2. ceturksnī vidējais pensionāru skaits sasniedz nepilns 563 000 un turpina augt. Jaunās pārmaiņas šiem cilvēkiem nozīmē, ka no 1. oktobra indeksēs pensijas līdz 332 eiro, un to pieaugums būs atkarīgs no to apmēra. Proti, jo lielāka pensija, jo lielāks tās palielinājums. Piemēram, ja cilvēka pensija ir 200 eiro, gaidāmais pieaugums būs aptuveni 3,72 eiro. Savukārt, ja pensija pārsniedz minētos 332 eiro, tad indeksēs tikai šo daļu no piešķirtās summas, un tad pieaugums būs 6,18 eiro apmērā. Tas slieksnis, līdz kurām pensijas indeksē, ir 50% no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Un tātad konkrēti šie 50% no pagājušā gada iemaksu algas ir šie 332 eiro. Šis slieksnis radīts ar mērķi, lai katru gadu veicinātu pensijas indeksācijas pieaugumu. Labklājības ministri aprēķinājusi arī vidējo vecumu pensiju palielināšanu tuvākajos 3 gados. Salīdzinot ar esošo likumu variantu 17. gadā tie būs 2,11 eiro, 2018. gadā 2,49 eiro, bet 2019. gadā 2,68 eiro. Savukārt Latvijas Republikas budžetā tas prasīs 3,42 miljonus eiro 2017. gadā, 17,61 miljonu 2018. gadā, bet 2019. gadā 33,79 miljonus eiro. Jana Muižniece apgalvo, ka bažas par to, ka palielinoties pensionāru skaitam un pensiju indeksācijai valstī, budžetā drīz varētu iztrūkt naudas, tam ir nepamatots. Tas ir saistīts arī ar šo pensijas vecuma palielinājumu. Tas ir viens no mehānismiem, kādā veidā izlīdzsvarot starp aktīvo un pasīvo periodu. Tātad tas ir nepārtraukts ciklis. Ir cilvēki, kas strādā, un ir cilvēki, kas dodas pensijā. Jāatzīmē, ka indeksēs vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējumu pensijas un atlīdzības, kuras pārēķināts līdz 2016. gada 30. septembrim.